Hei, skatītāji! Atkal tiekamies, un šoreiz parunāsim par tādu lietu, kā Google izklājalapās esošām skaistām lietām, ko sauc par funkcijām. Tad iebūvētās funkcijas, tad, kad mums ir jāveic aprēķini, bet mēs vairs nestādīsim paši to, ko mēs rēķinam, bet izmantojam jau gatavas funkcijas. Saistībā ar to, piemēram, varam aprēķināt kopējo summu, varam aprēķināt lielākās, mazākās vērtības, vidējās vērtības. Tad nav jādomā par to, ka mums ir jāatcerās, kā tad mēs ko kurā reizē rēķinam, vai manuāli, piemēram, jāskaita summa laukumam, vai arī datu kopai, kur ir vairāk nekā tikai 2 vai 3 skaitļi. Mēs šādā variantā pāris sekundžu laikā varam aprēķināt arī datus, kur mums ir 100, 200 un pat vairāk. Un šajā reizē paskatīsimies klasiskākās standarta funkcijas, kā tad mums viņas strādā, kā mēs viņus varam pierakstīt dažādos variantos un kā tad tas aprēķins tieši konkrēti izskatās. Ir tādas 5 standarta funkcijas, ar ko strādā vairāk. Tad ir tādas, kuras ir balstītas uz standarta funkcijas bāzes, un mēs arī izmantojam, un tad ir ļoti daudz funkcijas, kuras tad mēs varam izmantot, ja mums ir nepieciešams kaut kādu konkrētu resursu un darbību veikšanai. Tātad, kas tad mums ir jāsaprot un jāatcerās? Ir vairākas vietas un vairāk veidi, kā šīs standarta funkcijas veidot un izmantot, un šajā gadījumā ir jāatcerās viena lieta. Mums ir iespēja sekot līdzi tam, kā šīs funkcijas strādā. Ja mums ir nepieciešams atrast funkcijas pielietošanas formātus, mēs varam meklēt arī internetā, tad tas viss ir pieejams. Bet standarta funkcija kā tāda mums ir pieejama vairākos variantos. Es varu rakstīt, ja es atceros pati no galvas, tad konkrētajā lauciņā, tad, ja man ir jāaprēķina mazākā vērtība, izmantot mazākās vērtības funkciju. Ja es no galvas konkrēti neatceros, bet zinu apmēram nosaukumu, tad mums ir vairākas vietas arī rīkjoslā. Tātad, rīkjoslā mums galā parādās tāda kā apgāzts burtiņš, summas simbols saucamais, zem kuru mums slēpjās apakšā funkcijas. Kā tad tas strādā? Es ieklikšķinu attiecīgajā šūnā, kur tad man ir jāveic aprēķins, tad manā gadījumā būs mazākā vērtība. Klikšķinu uz funkcijas simbolu, un pirmās 5, ko mēs redzam, sum, average, count, max un min, būs tās funkcijas, kas ir visbiežāk lietotās. Bet var redzēt, ka mums uz leju te parādās vēl daudz un dažādas funkcijas, kas jau šajā gadījumā ir sagrupētas pa tādām kā lielām grupām, kur tad mēs to visu lietojam. Un pašās beigās ir arī podziņi uzzināt vairāk, uz kurus uzklikšķinot es varu atvērt vaļā aprakstus, kur es varu redzēt gan funkcijas nosaukumu, tad kāds ir tips, funkcijas nosaukums, kāda ir tā darbības sistēma, kad izmanto, un es varu lasīt arī par katru funkciju vairāk, ja tas ir nepieciešams. Tā kā savā ziņā ir tāda kā datu bāze, kurā mums šis viss ir pieejams, un nevienmēr viss ir jāatcerās no galvas. Bet kā tad strādā, ja man ir vajadzīga šī te mazākā vērtība? Uzklikšķinot uz summas funkcijas, no pirmajām 5 es redzu jau, ka man ir kaut kādas konkrētas lietas, kas iezīmē. Ja man vajag mazāko vērtību, tad šajā gadījumā tā būs funkcija min, kuras uzklikšķinot, man parādās ir zīmīte un funkcijas nosaukums. Tālāk seko iekavas, un apakšējā daļā jūs redzat, ka jums parādās arī, kas tad man ir jādara, lai es dabūtu šo te rezultātu. Šajā gadījumā man ir jāielasa vērtības, mums varbūt ir vairāk apgabals, šajā gadījumā strādāsim ar vienu, un tas, kas ir jāizdara, vienkārši jāielasa šis apgabals, ar kuru es strādāju, kur man ir jādabūn ārā minimālā vērtība. Un augšā jau redzēsiet, ir parādīts, kur tad ir minimālā vērtība, enter taustiņš, un es varu dabūt šo te rezultātu. Redzējām.
ātri, ērti un vienkārši. Ja mums būtu šajā datu tabulā jāmeklē, tad šī mazākā vērtība, tas aizņemtu diezgan daudz laika. Tālāk. Šis bija viens no ceļiem, kā mēs tiekam pie funkcijas. Tātad nākošais ceļš. Atkal ieklikšana šūniņu. Augšā mums ir izvēlnīta ar nosaukumu ievietot, un arī šeit mums ir funkcijas. Un tad es tālāk izvēlos. Nākošā man bija maksimālā vērtība, tad funkcija max. Atkal tiek parādīts, kā tad mums ir jāstrādā, lai es dabūtu vērtību, un klikšķinu Enter taustiņu. Tāda skaitlisko vērtību skaits apgabalā. Šī ir funkcija, kuru nevienmēr varbūt mēs atceramies no galvas, kur varbūt ir jāpameklē, jāpadomā, kas tad tā ir. Funkcija domāta, lai parādītu, cik tad man konkrētajā apgabalā vispār ir skaitlisku vērtību. Kā mēs redzam, man šeit pa vidu ir vairākas tukšas šūnas, kuras man, piemēram, apgabalā neskaitās iekšā kā skaitliska vērtība. Es varētu paņemt metodu, ka es sareizinu, cik man ir kolonas, cik man ir rindas, dabūnu vērtību, bet šajā gadījumā mums šie tukšumiņi tad būtu jāmeklē un jāskaita. Lai es to dabūtu gatavu ātri, tad man ir jāieraksta funkcija. Šajā gadījumā funkcija count, un trešais formāts, kā es to varu dabūt gatavu, ja ievadīt funkciju, ir attiecīgajā šūnā, kur jāveic aprēķins ielikt virzīmi, un rakstīt funkcijas nosaukumu. Un mums jau parādās šo te funkciju nosaukumu. Un zem viņiem mazliet arī paskaidrots, kas tad kurā atrodas iekšā. Klikšķinu virsū, atkal atlasu vērtības un dabūnu rezultātu. Šādā variantā es varu strādāt ar dažādām funkcijām un jāskatās pašiem, kā tad ir vieglāk. Tad summas vērtība mums ir sum un vidējā vērtība mums ir average. Nevienmēr mums pietiek ar šīm funkcijām. Reizēm mums ir vajadzīgs arī kaut kas vairāk, un mazliet paskatoties, kā tad mums tās funkcijas jau ir iespējams pielietot ne tikai atrast mazāko vērtību, maksimālo vai attiecīgi izreikināt vidējās vai summas vērtības, paskatīsimies, kā atrast konkrētajā apgabalā vērtības ar konkrētu skaitli. Attiecīgi, mēs jau apskatījām, ka mums ir funkcija count, kas meklē vērtību. Tad, kad mazliet vairāk pēta un skatās funkcijas, iepazīsties var ar tādu funkciju if, kas ir kā noteikums, jeb ar attiecīgi dažādām izvēles iespējām, varētu pat teikt tā. Un tad ir reizes, kad šīs funkcijas mēs ļoti skaisti varam apvienot kopā. Tad attiecīgi man varbūt ir jāatrod konkrēta vērtība, šajā gadījumā skaitlim, ja man attiecīgi ir norādīta šī skaitļa vērtība, vai summas vērtība, vai kāds cits variants šīs funkcijas, kā mēs redzējām, ir daudz un dažādas. Tad tajā gadījumā mums ir iespēja pielietot jau apgūto un attiecīgi skatīties tālāk. Tad mēs tagad aplūkosim tādu funkciju, ko sauc par count if, kas mums palīdz atrast konkrētu vērtību, pieraksta ļoti vienkārši, tad funkcijas pierakstīns ir count if, un kā tad man tas strādā? Es šajā gadījumā likšu virzīmi, un jūs redzat, ka uzrakstot šo sākumu count, jums tur piedāvās daudz un dažādas variantus. Tad piemēram, par datu kopām, par tabulu diapazoniem, un tad ir nosacījumi atbilstoši vērtību skaits diapazonā. Tad, piemēram, man vajag vienniekus saprast, es varu atlasīt. Un tad, ja jau man ir salikta funkcija, ja varētu pat teikt tā ar vairākām tām daļām, mums ir jāskatās līdzi arī, ko tad mums viņi prasa. Iepriekš redzējāt, ka pieprasa vērtību apgabalus, tad šajā gadījumā man pirmā lieta, kas ir jāizdara, ir diapazons. Tad varētu teikt, tas apgabals, ar kuru es strādāšu. Šajā gadījumā ielasu, un tālāk jums tai paraudziņā ir tāda lieta kā semikols. Semikols atdala šajā gadījumā šo te
diapazonu no tā kritērija, kuru mēs meklēsim. Līdz ar to savā ziņā ir jāiemācās arī lasīt, strādājot ar funkcijām, ja man negribās vienmēr turēt blakus šo te paraugu, kā tad es ar viņu varu strādāt. Nu, un tālāk man ir jāielasa kritērijas. Kritērijus var ierakstīt ar roku manuāli, es varu arī ierakstīt. Nu, tad šajā gadījumā paņemsim, piemēram, skaitli 3. Man ir iespēja ierakstīt skaitlī 3, ielieku iekavas, aizveru ciet un nospiežu enter taustiņu. Šajā gadījumā man parāda, ka ar skaitli 3 šajā diapazonā ir 6 vērtības. Ja es to vēlētos darīt, es varētu pārskaitīt. Tāpat, varbūt man nevajag skaitli 3, man varbūt vajag kādu citu skaitli, es ierakstu, atrodu. Un reizēm ir situācija, ka mums varētu būt vērtība, kas mainās atkarībā no tā, kas man ir ierakstīts manās datu kopās. Līdz ar to vērtību, kuru meklēt, es varu ne tikai ierakstīt ar roku, bet es varu atlasīt arī šūnu. Nu, un tad, piemēram, es atlasu uz nejaušības principu kādu šūnu tabulā. Nu, labi, šeit būs viena vērtība, paņemsim tur, kur varētu būt vairāk. Tāda nejaušības principā atlasu šūnu un nospiežu enter taustiņu. Un šajā gadījumā, ja man šajā šūniņā, tad šajā te mainīsies vērtība, nu, piemēram, uz -6, tad man parādīsies arī šeit izmaiņa. Un to, ko jūs ievērojat, arī augšā esošās vērtības šajā gadījumā mainās. Ja es šo skaitīšu ar kalkulātoru vai manuāli atlasot katru, ja manuāli atlasot, tad vēl jā, bet ja mēs skaitīsim uz kalkulātoru un ierakstīsim rezultātu, tad šeit rezultāts paliks tāds, kāds viņš ir bijis pirms tam. Nevis tāds, kāds viņš ir izmainītām vērtībām. Un tas ir jāatcerās, patiesībā strādājot ar aprēķiniem, ir svarīgi strādāt ar datiem, kas mums ir ierakstīti datu tabulās, nevis pārrakstīt skaitliskās vērtības. Jo tajā brīdī, kad mums kaut kas mainīsies datu tabulā, tās, kas ir vienkārši pārrakstītās skaitliskās vērtības, nemainīsies, un darbība būs jāveic no jauna. Līdz ar to tiek pazaudēts mums vērtīgais laiks. Nu ko, strādājam, skatāmies un pētam, kā sanāk. Veiksmi!